vienmērīgu spiedienu. Viens ir blīvums reiz gravitācija, kas ir brīvās krišanas ātrums, reiz augstums, no kurā mēs lējām. Un tad ir attēlots rekur augstums pret glāzēm, jo glāzes ir tas pēdējais punkts, kur noturās, un kāpēc gravitācija, tas brīvais kritiens, un tas ir tas, kas velk to ūdeni uz leju. Ja mēs nebūtu aiztaisījuši rekur, tad tas ūdens tācētu uz galda, un viņš netecētu pa zariem. Mums to nevajag, tāpēc mēs kārtīgi aiztaisījām ciet visas caurums. Un tātad otrais plūsmas ātrumu mēs izrēķinājām un noteicām tieši tāpat, kā ātrumu rēķinātu. Jo ātrums ir ceļš laikā. Un mēs to paņēmām, kā arī plūsmas ātrums būs nevis nobrauktais ceļš, bet tilpums, kas ir iztecējis laikā. Un tā mēs aprēķinājām katram zaram. Te ir pierakstīti lielumi. Kopā visur tecēja ārā 500 mililitri. Un katrs zars, abi zari bija vienādā rādījusā, viss bija viņiem vienāds, tāpēc arī abos bija vienmērīgi sadalīts tilpums. Un kā jūs iepriekš redzējāt, modelī mēs mēģinājām perpendikulāri galdam turēt, lai viss būtu vienmērīgi iztecējis. Un tad mēs aprēķinājām ātrumus pirmajā rasnākajā mādas zarā. Vienā sekundē iztecēja 0,025 litri. Un apakšējos zaros iztecēja 0,0128 litri sekundē.